Pirmais jau, ko mēs droši vien esam paši pamanījuši, ka tie laikapstākļi, šīs svārstības, ka tās kļūs ekstrēmākas. Protams, ir daudzie mobilie telefoni, mēs varam safilmēt visu kaut ko agrāk nevarēja safilmēt, bet krusas graudi, kas sasniedz 11 cm izmēru. Latvijā nav bijuši virpuļu viesuļi, kas tur vairākas reizes gadā vai nenolauž kokus pilnīgi vai nolīdzina tur dažiem ciematiem visiem jumti aiziet pa gaisu. Tādas lietas nav bijušas. Tas nozīmē šie klimata ekstrēmi. Arī pagājušā vasara ar ļoti lietainiem apstākļiem, kad lauki ir bijuši ūdenī vai ne. Tas viss liecina, ka tajā sistēmā kaut kas vairs nestrādā kā vajag. Ja mēs tā kā sakam, nē, nekas nebūtu, tad skatāmies, kā tālāk notiek. Vai viesuļveids un orkāni kā biežāk dabas parādība, tas, ko mēs gribam redzēt. Vai stingzinoši augstas ziemas, pie tam solītie 30 grādi tuvākajās dienās, tas varbūt vēl nav nekas. Ja? Tā ka šīs te svārstības, kuras līdz šim nav bijušas un kas klimatam nav raksturīgs, ir tas, ko zinātnieki prognozē, ka tas ir viens no klimata pārmaiņu rezultātiem.